Tagad laukumā CSKA, protams, ka Sergejs Kņiņšīnovs jau mēģina dažādas variantus. Rovijas laukumā esam pilnā sastāvā. Gripa vārtos. Tajā brīdī, kad jau laukumā bija parādījies Tomašs Rovijs. Izklīdušas pilnīgi visas domas, ja tādas kādam bija, ka CSKA vairs nav nopietnas pretinieks. Ir nopietnas pretinieks un tāds tas būs. Redzam vēlreiz. Vienkārši nepaspēja mūsu spēlētāji izsekot un Proņins ieslidināja ripu. Balurīdos tādam uz metienu, Cibuļskis. Un piespēlāk priekšā metiens. Valikets klāt komandu pēc Tomašs Rovija metienu. Tagad jau pretuzbrukums. Globovs. Globovs Paršins. Gripa vārtos. Otro reizi Denis Paršins ļoti teikt. Šeit Globovs nebija tur zona, kas paspēja kāju vien aizstarties aiz zilās līnijas. CSKA hokejs, lūk, cik tehniski nospēlē Paršins. Mazliet ātrāk būtu Rovijs piesteidzies. Varbūt arī nepaspētu Paršins neko izdarīt, bet tā ļoti filigrāni viņš nospēlē 0-2. Ļoti nepatīkama situācija. Jātai Daudz nokavēja un tagad jācenšas cīnīties pie apmalas par ripu. Juršs Tāls tur cenšas viņam palīdzēt. Podziņš! Un ripa vārtos! Ainārs Podziņš gūst savus pirmos vārtus kontinentālajā hokeja līgā. Šākie partneri un... Skatāmies vēlreiz šo epizodi. Ļoti precīzi trāpiet. Redzam, ir pleca. Vārta augšējā stūrī tojā raida ripu. Ainārs. Un tagad 2-1. Dārziņš ar Miķelu Rēdlīku. Pāri vārtiem met Miķels Rēdlīks. Diemžēl ļoti labs moments. Pēc teicams Sandu Ozoliņa piespēles. Buravčikovs viens pats bija un pats mēģināja trāpīt vārtu augšējā strūlī. Tiem otrais virknēm. Šasnīgs. Divi mūsu aizlidoja ripai garām kaut kādā veidā. Holts. Un Gunts Galviņš aizstāv savu vārtu ar Jans Šasnīgs tur aktīvi. Un tagad var iznākt labs pretuzbrukums, ja pietiks spēka tam. Miķels Rēdlīks. Troters arī nāk palīgā. Miķeļa metiens. Ripa Korps pie vārtiem. Vēl viens metiens. Un nesanāca citiens vārtu virzienā ar Nūju. Galviņš. Metiens uz vārtiem. Un neļauj tur pielabot. Patiesībā 1-2 reāls iespējas bija izlīdzināt rezultātu. Stroks! Lieka piespēle Jānis Stroks izpildījumā. Un tagad pāri vārtiem atkal met Miķels Rēdlīks. Ļoti svarīgi punktu uzvaram iemetienā. Dārziņš. Ozoliņš. Miķels Rēdlīks, Ozoliņš. Dārziņš. Valikets atvēra Dārziņu metienu. Dārziņš. Ozoliņš. Un Rovijs. Neizdevās Rovijam pāradresēt. Ļoti maz laika ir atlicis. Dārziņš, metiens un ripa lēkā ap vārtiem, bet tā ir pie CSKA un būs noraidījums. Skan arī sirēna. Un Rīgas Dinamo diemžēl piedzīvos sāpīgu zaudējumu šajā spēlē ar 1-2 piekāpjoties Maskavas CSKA komandai. Spēlē, kurā mums obligāti vajadzēja paņemt 3 punktus, lai nodrošinātu vietu play-off turnīrā un pēc tam jau